LTVN ir ļoti svarīgs Latvijā. Tas ir kanāls, ko ik viens var skatīties bez maksas. Daudzus gadus tas ir bijis galvenais ziņu un sporta avots. Latvieši ir paļāvušies uz to informācijas un izklaides ziņā. Tas ir Latvijas apraides stūrakmens. LTVN vienmēr ir bijis klāts svarīgos notikumos. Viņi atspoguļoja lielākos sporta čempionātus. Viņi ziņoja par vēlēšanām un politiskajām pārmaiņām. Tas padarīja tos par uzticamu informācijas avotu daudziem latviešiem. Viņi ir iejausti Latvijas sabiedrības audumā. Atceraties analogo televizoru? Neskaidri attēli, nepārtraukta antenas regulēšana? Jā, Latvija nolēma no tā atteikties 2010. gadā. 1. jūnijā LTVN pilnībā pārgāja uz digitālo apraidi. Tas bija liels notikums Latvijas televīzijai. Tas bija kā pārsēsties no zirga pajūga Teslā. Tomēr šī pārēja uz digitālo nebija tikai skaidrāka attēla dēļ. Tas pavēra pilnīgi jaunas iespējas. Pēkšņi LTVN varēja pārraidīt vairāk kanālu. Viņi varēja piedāvāt augstākas kvalitātes programmas. Tas bija revolucionārs gan LTVN, gan Latvijas skatītājiem. Tātad, ko viņi rāda šajās dienās? Sākot ar 2024. gada 18. janvāri, tas ir īsts sajaukums. Protams, viņiem joprojām ir klasika, ziņas, seriāli un dokumentālās filmas, bet viņi ir arī paplašinājušies. Padomājiet par starptautiskiem šoviem ar latviešu subtitriem. Viņiem ir komēdijas, kas liks smieties līdz asarām. Ir pat aizraujoši spēļu šovi, lai pārbaudītu savas zināšanas. LTVN saprot, ka latviešiem ir dažādas gaumes, viņi piedāvā kaut ko ikvienam. Šī dažādība ir svarīga. Tas nozīmē, ka LTVN ir kaut kas ikvienam. Neatkarīgi no tā, vai esat 80 gadus veca vecmāmiņa vai 15 gadus vecs spēlētājs, viņiem ir kaut kas jums. Šī programmu dažādība palīdz savienot latviešus no visām dzīves jomām. Piedāvājot plašu šovu klāstu, LTVN atspoguļo Latvijas mainīgo seju. Viņi atbalsta jaunas idejas un perspektīvas. Tas padara tos vēl aktuālākus digitālajā laikmetā. LTVN ne tikai atspoguļo Latvijas kultūru, bet arī veido to.